Komandas, kas varbūt savācās uz to vienu brīdi, uz tām vienām sacensībām, viņi tur kaut ko vinnē, kaut ko zaudē. Viņi saņem tur diplomas, medaļas, un tas viss ir skaisti. Un tajā pasākumā tiek godināti arī šie bobslejisti, un tas jau, kas jau ir valsts mērogā aizgājuši. Bet mēs varbūt esam mazliet piemirsuši to vienu posmu, kas ir starp tiem patiešām jau, kas ir kaut ko sasnieguši, un tiem, kas te tādā sēdz līmenī mačojās. Jo viena daļa skolā audzēkņi aizējot no pamatskolām, vidusskolām, viņi turpina sportot. Viņi mācās sporta Murjāņu sporta ģimnāzijā, viņi mācās augstskolās, trenējās kaut kādos klubos. Viņi sagatavot aizputs novadā, bet viņi tajā laikā pārstāv pavisam cits mācību iestādes un cits komandas. Un tādā laikā viņi varbūt trenējās daudz nopietnāk, profesionālāk nekā, teiksim, atsevišķi varbūt šajā, kaut tādā sporta laureātā godinātie. Un viņi varbūt ir aizmirsti pat tajā posmā, kamēr viņiem nav tas vārds, kas izskanēja jau valsts mērogā. Un kad viņi vairs nav tepat, kas savos tādos savstarpējos mačos, viņi tādā brīdī varbūt ir aizmirsti. Jo šeit bija arī punkts, ka jāpiesaista ir, teiksim, treneri un pedagogi, un tā kā varbūt arī Dzēvres skola beigusi viena skolniece, viņi tagad ir Murjāņu sporta ģimnāzijā ārētāji, un jāsaka, viņi ir aizmirsti, viņi vairs nejūtās piederīgi aizputs novadām, tas ir, varbūt, kad vajag, es saprotu, nav naudas, un ka tur nevar tur finansiāli daudz ko, bet uz tādiem, teiksim, svētku pasākumiem un tādiem brīžiem arī šos jauniešus, kas turpina sportot, bet vairs nepārstāv tieši aizputs novadu, arī varbūt vajadzētu atcerēties un savreiz uzaicināt un kaut kā viņiem pateikties, un tādā veidā viņus arī varbūt nākotnē piesaistīt tieši aizputs novadu.